Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Ko tu atdarini? Šodienas rakstu vieta. Tāpēc esiet Dieva atdarinātāji, kā viņa mīļotie bērni, un staigājiet mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un jūsu labā sevi nodevis Dievam par upura dāvanu, par jauku smaržu. Efeziešiem 5. nodaļa, 1. un 2. pants. Šodienas pārdomas. Vai tu esi kādreiz pavadījis laiku kopā ar maziem bērniem un vērojis, kā viņi atdarina viņu vecāku vārdus vai darbības? Mazuļiem tā ir jautra spēle, taču caur to viņi mācās. Vērojot un kopējot visu, ko vecāki dara, viņi kļūst tiem līdzīgi. Patiesībā mēs visi esam radīti, lai kādu atdarinātu. Tāpēc arī pieaugot līdzīgi maziem bērniem, mēs turpinām būt atdarinātāji. Daudzi no mums atdarina to, ko redz pasaulē, ziņās, mēdījos, taču Bībele māca, ka mums, kristiešiem, jābūt Dieva atdarinātājiem un jāseko viņa mīlestības paraugam. Ja tev dzīvē nepieciešams pārmaiņas, iespējams, tev nepieciešams mainīt to, ko tu atdarini. Nomaini fokusu un sāc koncentrēties uz Dievu. Jo vairāk tu pārdomās Dieva vārdu, jo vairāk tu sāksi rīkoties, paklausot Dieva norādījumiem, tādējādi gūstot Dieva apsolītos rezultātus. Šodienas lūgšana. Tēvs, piedod, ka esmu dzīvojis ar nepareizām prioritātēm. Es izvēlos likt tevi pirmajā vietā savā dzīvē, atdarināt tevi un staigāt tavā mīlestībā. Es apņemos veltīt vairāk laika sadraudzībai ar tevi un Bībeles lasīšanai. Jēzus vārdā. Āmen.